Ak, super, Larī, mums tu tagad esi vajadzīgs, lai parādītu veidu, kā ietaupīt dienu, lai glābtu pilsētu un no alas riepas cīkst un palīgā nāk tērauda gurķis. Ak, super, Larī, mums tu esi vajadzīgs šeit, vai tu nenāksi un neaizdosi savu super sūkšanas ausu. Super, Larī, tu esi dinamīts cīnīties ar to, kas ir nepareizi, iestāties par to, kas ir pareizi, jo tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un patiess un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, ka tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un patiess un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, kad jūs zināt, jā, viņš ir tas varonis. Es esmu tās VRONIes. Jodelaupītājs. Tā ir brīnišķīga diena, Vadiko. Bet kur ir Lerijs Gurķis šajā jaukajā pavasara dienā? Kāpēc, stāvot rindā Snaipijas kungs ārkārtīgi gigantiskajā rotaļlietu izstādē, viens no pirmajiem nopirka Hula Heidija. Meistar Larī, kāpēc mums tik skaistajā dienā jābūt rindā? Man jāpērk Hula Heidi. Jā, bet vai jūs nedomājat, ka jums jau ir pietiekami daudz Hula draugu? Nu, varbūt man ir Hula Hilarija un Hula Horija, un Hula Hanak un Hula Harriet un Hula Hortons un Hula Henk un Hula Halli un vēl daži, bet man nav Hula Heidi. Mēs esam atvērti, nāciet un saņemiet to. Ogo nulja. Es nāku, Hula Heidi. Ak ne, trakākais māla kamols pasaulē ir pazudis. Mums vajag kaut kādu varoni. Es esmu tas varonis. Apstājies pasaulē lielākais trakais māla bloks. Nevienu neaptver nevainīgas rotaļlietas, kurās apkārt atrodas Super Larry. Tā to dara. Mani virzuļi garšo, lāse kā būtne. Tas nedarbojās tik labi, kā es biju cerējis. Palieciet atpakaļ. Sveiki, es esmu jauka dāma, es esmu tik mīļa. Lūdzu, ejiet prom no mēblu krazī monster. Ak vai! Muzikālās rotaļlietas. Hula Heidija. Es gandrīz aizmirsu. Lūdzu, es gribētu nopirkt Hula Heidi. Atvainojiet, Super Larijs. Viņu visu vairs nav. Kāds vienkārši ienāca un nopirka katru pēdējo. Kas? Visi aizgājuši. Hula Heidija. Hula Heidija. Kāpēc jūs ļāvāt kādam nopirkt katru pēdējo no jums? Paskatieties uz Hula Hanku, paskaties uz viņu un viņa jauko mazo ukuleli. Vai viņš nav skaists vaļīgs? Aizved viņu prom, es redzu, ko viņš domā aiz sava patīkamā, havajiešu smaida. Jūs neesat Hula Heidija, jūs neesat mēs visi. Nu, meistar Larī, tu vari turpināt lēkt pa dubļiem, bet es došos gatavoties. Jūs gatavojaties. Kāpēc? Šovakar ir Vadikuls jodelēšanas festivāla pirmā nakts, un pats labākais uzstājas Enger Vorblekro. Viņš ir mans visu laiku iecienītākais jodelēns.
Man jāiet gatavoties. Pagaidi, meistars Lerijs, jūs velciet dubļus pa visiem paklājiem. Ak! Badipuls jodeling festivāls. Badipulas pilsoņi. Paņemsim īpašu Badipulas, kura Enger Warblet. Oho, Enger noteikumu. Ak, nē. Mums šeit ir neliels izaicinājums. Enger Warblet proti ir jodelaupīts. Izskatās, ka tas ir super Lerija darbs. Neuztraucieties, mērs Flemling, super Lerijs ir par lietu. Man viss kārtībā. Vēlāk tajā pašā naktī Enger Warblet tiek ieslodzīts Dugonā kopā ar citiem pasaules izcilākajiem jodelatoriem. Kur es esmu? Laipni lūdzam manā pilī, es esmu Grēta von Gruesome. Nežēlīgs Zuckinina valdnieks, Badipuļa karots, jodeles zaglis un izveicīga komode. Kāpēc jūs mani esat šeit aizvedis? Man veicas iegūt visu, ko vēlos, man tik ļoti patīk jodelēt, ka esmu nolēmusi nolaupīt jodelistus, lai viņi varētu jodelēt tikai man. Tas ir diezgan mankārīgs. Un, kad es sāku nolaupīt, es sapratu, ka, ja es patiešām esmu laimīgs, man ir jāsaņem visi lieliskie jodleri pasaulē. Tad es neveikšu jodelaupītāju. Ak, es domāju, ka jūs varētu arī. Ja. Aromāta pudiņa smarža. Nākamajā dienā mēs atrodam sētnieku Leriju šeit. Daily Bumble Atcerieties, meistars Lerij, ja kādam no reportieriem ir kādas ziņas par jodelautiņu, paceliet mopu pie mutes. Kāpēc es to gribētu darīt? Tā kā mikrofons uz jūsu mopa pārsūtīs informāciju uz Lerija datoru, kur mēs varēsim analizēt datus. Es to izdarīšu. Ārciņ. Vai tev viss kārtībā? Man veicās labi un labi. Mops Larijam lika ieskriet pār galvu, bo uz galvas. Uja slikti. Ak, Lerij, tu vienmēr mani smēji. Kāds burķis. Es vēlos, lai katrs reportieris būtu pieejams šajā jodelaupītais stāstā, kas ir lielākais stāsts, kāds mums bijis kopš tā laika, kad virsnieks olas pielīmēja ūsas pie atkrituma vedēja. Es dzirdēju, ka tas notiek dziļāk nekā tikai Badipuls jodelina festivāls. Jā, jodelers pazūd visā pasaulē, un visi parastie superviljoni, briesmīgais Brencis alķīmiķis, Lampīs jau atrodas cietumā. Izskatās, ka mums ir bezmaksas jodelaupīšana superviljoni. Hei, tas izklausās pēc laba virsrakstā. Lerij, ko tu dari? Es domāju, ka es redzēju netīrumus uz jūsu sejas. Lerijs, atvainojiet. Nekad vairs nemopē mani, ja vien es īpaši to nelūdzu. Nu, ko jūs gaidāt? Šis stāsts par sevi netiks ziņots. Sētnieku skapis baidos, ka ziņas ir sliktākas, nekā mēs domājām. Šķiet, ka neviens nezina, kas ir jodelaupītājs. Varbūt meistaram Čojam būs kāds labs padoms. Kāpēc?
Kāpēc kādam vajadzētu noķert manu mīļoto Engeru Vorblerkronu? Vai jūs domājat, ka viņam viss būs kārtībā? Es neesmu pārliecināts. Vorblerkrons bija meistaracoja mīļākais. Es ceru, ka viņam viss ir kārtībā. Es pēc stundas gribēju viņam lūgt padomu. Box choice vai ne? Jā, man viss kārtībā. Lūdzu, piedodiet man kā bijušajam supervaronim. Es esmu saskāries ar grūtākām situācijām nekā šī. Šovakar es gribētu iemācīt jums materiālisma briesmu varoņus. Vai varonim nevajadzētu balstīt savu likteni uz materiālām lietām, vai kāds var uzzināt materiālu lietu piemēru? Pareizi. Citrona vērpjot. Iedomātā komunālā jostā. Superskaņas stealth lidmašīna. Labi, labā tumšā vārna. Cits. Enger Vorblerkrona pilnīgs jodelaupīšana mākslas kompaktisms. Enger, ak Enger. Manas ausis ilgojas pēc tavām labajām un priecīgajām skaņām. PVO. Vai jūs vēlaties veikt pārtraukumu? Nē. Pabeigšu lekciju. Ja viss, ko jūs dzīvē vēlaties, ir materiālākas lietas, jūs apēdīs alkatība, jūs vienmēr vēlēsieties vēl, un jūs kļūsiet kašķīgi. Paldies! Tagad pievērsieties supervaroņu rokas grāmatas 21. nodaļas 5. punkta 10. rindai, tam, kurš mīl naudu. Nekad nav pietiekami daudz naudas, tas, kurš mīl bagātību, to nekad nesaista ar saviem ienākumiem. Padomājiet labi par šīs stundas varoņiem, ja jums ir kādi jautājumi. Jā, man ir jautājums, kurš, jūsuprāt, Enger Vorblerkrona? Aizmirsti. Tātad, vai Bokam Hoi bija idejas, kā noķer jodelaupītājs? Nē, es redzu, vienalga, es pats izdomāju lielisku plānu. Vai jūs to izdarījāt? Kas tas ir? Kāds ir plāns? Pastāsti man plānu. Vai tas ir plāns? Jā, jūs pozējat kā slavens jodlers ar nosaukumu Noodle Pļāpātbo. Ak, man patīk nosaukums Pļāpātbo. Ir jautri teikt, Pļāpātbo, Pļāpātbo, Pļāpātbo. Jā, tad tāpat kā Noodle jūs rīkosiet koncertu un ļausiet sevi aplaupīt. Bet Ārcī, es negribu, lai mani aplaupā. Tas viss ir daļa no plāna. Jūs izbēgsit un visus izglābsit ar dažiem brīnišķīgiem sīkrīkiem, kurus esmu uzstādījis rotaļu aitās. Vai jūs saprotat plānu? Pļāpātbo, Pļāpātbo, Pļāpātbo. Vai es varu apmeklēt sadaļu jautri? Samaziniet savu sarunu un jodelējiet man, jodelzēns. Kas tas vēl viens jodelēns, kurš koncertē Vadikolsā? Man viņš noteikti ir. Bet Grēta, vai tu nedomā? Kas lika jums pārtraukt jodelēšanu? Šis Noodle Pļāpātbo saka, ka viņš nebaidās būt jodelaupīšanā. Nu, mēs to vienkārši redzēsim. Ar prieku paziņoju par Noodle Pļāpātbo un viņa aitu sniegumu. Super Larijas. Es domāju nūdeles. Kas tur slikts? Visi skatījās uz mani. Es zinu, viņi nāca pie jums. Bet es tikai saku Ārcijam, ka nezinu, kā jodelēt. Jums nav nepieciešams jodele, jodelaupītājs, tas jūs sāks. Vai jūs runājāt par vienāds pirātu kantanopē?
Hei, jodele jau! Kur ir jodelaupītājs? Labi. Jodele, 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 jodele. Viņš pat nav jodelīts. Viņš tikai atkal un atkal saka vārdu jodele. Hei, man vienalga, cik viņš ir slikts. Mēs nemetam tomātus viņas pilsētā. Lerijs Noodle bija diezgan skarbā situācijā, tāpēc viņš saprata, ka viņam jāizdomā kaut kas, ko viņš patiešām dara. Viņš sāka dejot, visbeidzot. Viņiem patīk manas dejas. Viņi mani mīl. Esmu aizsērējusi ceļu tieši viņu sirdīs. Ne tagad. Ak vai, kāds slikts cilvēks nozag to aitu. Man tagad ir vislielākais jodelators Noodle Japānā. Grēta von Gruesome, tātad tu esi jodele. Tiešām, tagad beidziet runāt, atlaidiet mani. Atvainojiet, bet es nevaru jodelēt. Nepareiza atbildē. Man Lederhosenā ir pudiņš. Jodele, nūdele, jodele. Es nevaru jodelēt, jo es to daru. Pagaidiet sekundi līdz gimmē. Es to varu darīt visu dienu. Man ir Volelota pudiņš. Nezinu, kā jodelēt, jo es neesmu populārs jodelits, es esmu tas varonis. Super Lerijs. Un es esmu šeit, lai saglabātu jodelistu. Svira, lai atbrīvotu jodelistu. Jūs nekad nepazudīsiet ar šo supervārdu. Kas? Kur iet sekundi? Ko viņa teica? Viņa teica, ka jūs nekad to nezaudēsiet. Es jums neļaušu atņemt manas jodeles, ja es to nedarīšu. Es nekad nebūšu piestiprināts. Ziniet, tas man kaut ko atgādina. Tam, kurš mīl naudu, nekad nav pietiekami daudz naudas. Tas, kurš mīl bagātību, to nekad nesaista ar saviem ienākumiem. Atgādina par ko? Ja viss, ko dzīvē vēlaties, ir iegūt materiālas lietas, piemēram, naudu vai virskaņas strūklas, vai tiešām poršus virzuļus, vai visi pasaules lielie jodeleri. Pa labi, ja jūs balstīsiet savu laimi uz materiālajām lietām, jūs nekad nejutīsiet, ka jums ir pietiekami daudz, jūs kļūsiet alkatīgs un tas padarīs jūs nepareizu. Ja jūs domājat, ka jūs runājat, es likšu man atteikties no saviem jodleriem, jūs pārāk cieši nēšājat savus virzuļus. Kur mēs esam? Pagaidiet, es domāju, ka man kaut kur ir lukturis. Hei, vai tu kaut ko dari? Vai tā ir Haivona mūzika? Hei, kulie draugi! Iepazīstieties ar manu kulie draugu armiju. Oho, vai jums patīk kulie draugi? Protams, es daru to, kas ar svaigi izstrādātajiem dizainparaugiem un kolekcionējamām tiešsaistes izsolēm faktiski visus nopirku Snappy kunga gigantiks rotaļlietu birojā.
Vai jūs bijāt spirtu pēc iespējas vairāk? Bet es vienmēr vēlos arvien vairāk, diemžēl jums, es esmu pārveidojis šos pula draudus uzbrukumam. Palieciet atpakaļ, ļaujiet supervaronim ar to rīkoties. Virzuļi prom. Krējuma pīrāgs prom. Lava lampa prom. Hei, kas ir o? Tas sāp, jūs zināt. To ir par daudz. Tas mums izskatās kā beigas. Enger, ātri sakārtojiet savu akordeonu, vai jūs zināt kādu polka mūziku? Protams, jūs darāt. Polkākulas draugi var būt havajieši, taču neviens nevar ceļot uz polkas trakajām sinepēm. Super Larry, tas darbojas. Droši vien šuvis nebija no polkas. Tagad par grētu. Iespējams, ka esat uzvarējis manu pula armiju, Super Larry, bet tu mani nekad nepārsteidzi. Mana kārta, grētā. Ir pienācis laiks nobaudīt jūsu pudiņu. Vajag vairāk smaržu. Tā kā Grēta fon Grijusome atrodas aiz restēm, Jodeleri pateica Super Lerijam attiecībā uz Super Lerijas koncertu. Super Larijs un rotaļu aitas, kurām vēlamies pateikties. Bez jums mēs visi, jodelisti, joprojām būtu iestrēguši stikla caurulēs, baidoties, ka pudiņš jebkurā sekundē krīt uz galvas, Badipulai vajadzētu lepoties, ka viņai ir šāds varonis. Es esmu tas varonis. Un, lai pateiktos jums, mēs esam sarīkojuši īpašus svētkus. Sasit puišus! Ak nē, ne vēl viens jodelaupītājs. Tas ir Krazīts Lejs. Vai kādam šeit ir rotaļu saksofons? Paldies par polku, Aita kungs. Sāciet filmu Super Lerijas karikatūras polārā marināde zooloģiskais dārzs. O, forši! Pingvīni! Pingvīni ir tik forši! Ak, vecīt, tava rotaļlietā.
ka kādam vajag varonis. Supersilta grauzdēta silta, karsta, patiešām karsta, ļoti karsta, vāroša lava. Ceļš uz priekšu, Super Larry. Jauks sniegums, Meister Larry. Jā.
Ohopie. Forš, polārlāks. Izklausās, ka kādam vajag. Yeah. Whoopee. Beigās. Blah, blah, blah.